Mums lasītājs Egīls atsūtīja šorīt video, kur ir redzams, kā viens lapsēns ēd otru lapsēnu. Un papētot vairāk informācijas, mēs varam secināt, ka kanibālisms lapsu vidū nav baigi izplatīts, bet tas var notikt un tiek novērots ik pa laikam. Situācijās ir, piemēram, ir kaut kādi ekstrēmi apstākļi, kad trūkst barības, vai piemēram, ir kaut kāda konkurence alā un bojā iet kaut kāds vājākais, labs kucēns, tad pārējie apēd, jo galā gaļa paliek gaļa. Skaidrojums šim gadījumam, kad viens maziņš lapsēns apēd vai ēd otru, būtu skaidrojums ar to, ka, piemēram, vienkārši tas ir lapsēna reakcija uz to, ka blakus ir beigts ķermenis un gaļa ir gaļa un gaļa ir jāēd. Nav skaidrs, kā tas otrs lapsēns ir gājis, varbūt ir kaut kādas bijušas problēmas, varbūt ir mamma pazudusi, varbūt ir barības trūkums, tā kā, jā, nekas ekstrēms tas nav, tas ir novērots, bieži tas nenotiek, bet, ir jāsaprot, ka daba ir daba, un nevienmēr dabā strādā mums saprotami likumi. Tā kā skatāmies video, brīdinu, kadri nav patīkami, bet, interesants novērojums.